Labvakar, cienījamie skatītāji. Šovakar uz sarunu es aicinājis psihoterapeitu Viesturu Rudzīti. Sveiks, Viestur! Sveiks! Un mēs bijām ar tevi vienojušies, ka mēs parunāsim šodien par kaut ko skaistu. Jā. Un tas ir sievietes krūtis. Tu jau paskrien uz priekšu. Es patinu uz priekšu. Jā, es gribēju sākt ar krūts barošanu. Ar to krūts barošanu? Jā. Nu tad sākam ar krūts barošanu. Jā, jo man liekas, ka es jau tev teicu tikko, man jau liekas, ka tā ir tāda tēma, kas sasaista, kas ir tāda, it kā ļoti tāda, it kā šķiet, tāda, profesionāla, tehniska lieta, ja, bet faktiski viņi sasaista kopā ļoti daudz, ja. Tavu, teiksim, pediatrijas praksa droši vien, ja. To, ko es esmu nodarbojies kādreiz narkoloģiju, un to, ko es tagad nodarbojos, tas ir psihoterapija, bet tas ir saistīts arī ar ģimenes jautājumiem, ar visiem tiem ideoloģiskiem strīdiem, kas šodien ir ap ģimeni un tās attīstīšanu un šķelšanu un tam līdzīgi, un gal galā, tur ir arī ideoloģija un politika, jā. Un manuprāt, viss tā, kas sākās no krūts barošanas, ja? Jo tā ir faktiski pirmā lieta, ko mēs sākam nodarboties šajā pasaulē. Barošanās. Barošanās, jā. Jā. Bet man visvairāk interesē tā narkoloģija. Tu pieminēji narkoloģiju. Kā tu to saproti? Par to es rakstīju savā pirmajā grāmatā, 20 gadu atpakaļ, iznāca 2002. gadā. Bērns meiteni, viņas tēvs, būtībā jau tā ļoti vienkāršot sakot, var teikt, ka atkarības problēma nevar pastāvēt. Ja cilvēkam ir bijis ideāls krūts barošanas periods, ja viņam bijis ideāls attiecības ar māti, mātei nav trūcis piena, mātei ir bijusi labi apstākļi, un māte ir mīlējusi tēvu, un tēvs ir mīlējis māti. Tāda nekāds pudeles nav bīstams. Ja, tad vienkārši cilvēki ir imunizēti pret to. Ja? Un pretēji. Ja, ja nav gan liela drošības sajūta gūta šajā pirmajā dzīves gadā, tad ir it kā jāpapildina ar kaut ko. Ja ar kaut ko it kā drošību dodošu, un alkohols tādā ziņā ir ļoti riskanta lieta, ja, jo protams, ka viņš dod drošības sajūtas iluzori. Ja? Tā kā, teiksim, ja mēs iedomājamies, ka kādreiz varētu kāds nodarboties ar tādu atkarības profilaks, tādu tiešām zinātnisku pamatot un labi organizēt, tad, protams, ka būtu jānodarbojas jādarbojas kopā ar pediatriem, jā, krūts barošanas jautājumos. Ja, tas būtu ļoti pamatot. Šodien, protams, tik tālu neviens neredz, ja, lai gan... Labai redzēji jābūt. Labai redzēji jābūt 20 gadus atpakaļ, ja. Bet to tikai es tad pieminēju, bet es tieši neesmu pasaulē pionieris, kas par to runā. 30. gados pagājušā gadsimta Konrāds Lorents, ja, zoopsihologs, ko sāka attīstīt. Viņš sāka pētīt attiecības starp dzīvnieku, tā teikt, mamām, zīdītājām un viņu bērniem, bet ne tikai bērniem. Viņš pētīja visādas gadījumus, ka tur kucītei piesaistās kāds citas sugas, bērns, zīdainis, ja. Un viņš pētīja vispār to procesu, kam ir dzīvniekiem jānotiek tajā laikā, ja. Tā kā video attīstījās, tad pētīja taču bērnu mātes attiecības, ja, pa sekundēm, ja, kad uzliek uz stundu video un pēc tam griež sekundēs. Ja, attīstījās attīstības psiholoģija, latviski, piemēram, ir grāmata Drošais pamats, ja, Džons Balbijs, ja, 90. gados iznāca, ja. Droši vien pa šo laiku ir iznācis vēl un vēl, ja, bet, viss tas stāsts ir, māte un bērns, ja. Tā kā, varbūt tad tev jautājums pediatrijas virzienā, kā tev izskatās? Tavā praksē vai varbūt tu plašāk redzi,
kā šīs lietas risinās. Respektīvi, krūšu barošana ir labi nostādīta, nav problēmas, visi bērni dabū mammas pa krūti. Nu, tu zini, ir ļoti dažādi. Ja? Ir mammas, kas saka, nē, man tur forma maitājās, un man tur iztaipās, un man nebūs smuki, ja? Un tāpēc es nevarošu. Ir mammas, kas ir tā saucamās tās ekomāmas, ja? Tagad moderni ļoti, ja? Teiksim, viņām atkal ir tikai, ka bērns karājās visu laiku pie pupa. Ja? Un teiksim, ir mammas, kas ievēro tur kaut kādus tos ritmu, to barošanu. Ja? Teiksim, bērns paprast, tad viņš tur ir, un viņš neprasta, viņam tur nav. Un ir atkal tās hiperaktīvās mammas, kas visu laiku karina klāt. Ja? Teiksim, bērns kliedz, nekliedz, viņi nāc pie pupa vienalga. Ja? Teiksim, un tad vienmēr ir jautājums, katrā šai kategorijā, kas veidojas par attiecībām. Ja? Teiksim, kas notiek tām hiperaktīvajām māmām, kas notiek tām māmām, kas guļ to bērnu kopā visu laiku, ja? Kas notiek tām māmām, kas neguļ to bērnu kopā, ja? Un kas tam bērnam pašam notiek tālāk. Jā, bet tev kā pediatra rekomendācijas ir šajās situācijās? Tev ir kādas vadlīnijas, kas būtu pareizi? Man no tā vārdu vadlīnijas man uzceļās viss, kā saka, augu vāsts. Bet, ja teiksim, nekas jau nav labāks. To jau tu zini, ja, ka nekas jau nav labāks par to māmas pienu, un nekas jau nav labāks par šīm attiecībām. Ja viņas ir tā drošība dodošas. Jā, bet tomēr ir jau visādi arī jautājumi, piemēram, cik ilgi jābaro ar krūti? Cik ilgi jābaro ar krūti? Balbijas Matelis rakstīja 9 mēneši līdz gadam. Bet tagad es esmu dzirdējis, kad ir rekomendācijas līdz 2 gadiem. Teiksim, es savā praksē redzu, ka, teiksim, man arī šķiet, ja, kad ir tas gads, tas robežu punkts, tāpēc, ka tur arī ir fizioloģisks pamats, ja, ka tā imunitāte veidojās līdz tam gadam, ja, un tad, kad viņi ir izveidojusies, tad, manuprāt, ir tās līguma attiecības tālāk. Ja, bet ir tagad tie 2, ir tagad tie 3 gadi, ja, teiksim, man kā pediatram faktiski ir pilnīgi vienalga, teiksim, ja viņi grib barot, ja tur ir komforts, vai mammai pašai, ja tur nav citas lietas apakšā. Jā. Ja viņai ir ar mieru, teiksim, kad nāk viens ar zobiņiem jau, teiksim, un tomēr tu pasūti savu pupu, tā lai viņi to dara. Ja? Bet es saprotu, ka tev ir noteikti es tev varu iedot pakomentēt vienu vēsturisku situāciju, ko es izlasīju vienā čīliešu psihoanalītiķa grāmatā. Ja? Ir 1760. gads, Parīzi. Šajā pilsētā tajā gadā piedzimst 21 000 bērnu. 11 000 no 21 tiek zīdīti. Zīdījums profesionāls zīdītājs ārpus vecāku mājas. Tad viņas ņem bērnu prom. 1000 no 21 zīdīja arī profesionāls zīdītājs bērnu vecāku mājā. Un 1000 zīda mamma. Tad katru 21. bērnu zīda mamma. 1760. gads. Tātad 29 gadus pirms Lielās Franču revolūcijas. Tavs pediatra komentārs. Ļoti interesanti. Bet man vairāk, teiksim, aizķērās tas vārds profesionāli zīdītāji. Jā. Jā, ka tas ir, kā to saprast, teiksim, tas cilvēks, kas visu laiku tā kā, tik to vien dara, kā viņas uzdevums ir barot? Jā, laikam tas bija tāds piepelnīšanās veids tajos laikos. Tad nebeigt zīdīt un ņemt vienu bērnu pēc otru. Tas ir tāds jautājums, kur mēs pāriesim uz endokrinoloģiju. Tur labāk nē, bet es tev uzdošu no tāda viedokļa jautājumu. Kā mātēm var iestāstīt, ka šādā veidā ir labāk atdot profesionālai zīdītāji? Bet tu jau redz, kas notiek šobrīd pasaulē, kad iestāstīt attiecīgi, teiksim, atkārtojam reizes, ja, teiksim, atkārtojot, tev jau sāk likties, ka tā ir patiesība, to, ko tev stāst. Jā, tā ir laba atbilde, bet tas vienlaicīgi nozīmē to,
ka tā krūts barošana nav 100% bioloģiski determinēta, ja mātēm to var iestāstīt. Nu, jā. Viņam nevar iestāstīt, piemēram, nedzemdēt. Tad, ja tas grūtniecība ir, tad tas vilciens aiziet vienā virzienā, visi bioloģiski determinēts. Bet izrādās, tad krūts barošana var ietekmēt. Var iestāstīt visu ko. Ja, piemēram, tu sajūti prātā un sāc rītdien mamām stāstīt, ka nevajag. Turklāt jums pašām ar to nevajag nodarboties. Vot tētis, pudelīte. Tas ir kolosāli. Un tā, lai tētis vecāks numuru 2, lai iesaistās. Jā. Jā, man bija praksē, cik es es runāju, tad man bija otrādi, teiksim, situācija, kur vienkārši bija divas mammas ar vienādu vecumu bērniem, un tā viena bija kaut kur izgājusi, un tas bērns, kliedz. Un šitai mammai ir piens, un viņi tā kā paņem to otru, to svešo bērnu, tā kā, pieliek pie krūts. Tā atbilde bija, kad dikti jocīgi. Svešu bērnu, ka savējais, ka paņem, tad tas vismaz kaut kas tāds saprotams, ja, teiksim, svešs paņem, tur tā dīvaini. Jā, tas ir pēc tās attīstības psiholoģijas teorijas arī tā, ka katrs cilvēks ņem bērnu citādāk. Ieskaitot māte un tēvs, ņem to bērnu citādāk. Bērni citādāk jūtās. Tas ir viens no teiksim, iemesliem, kāpēc bērniem bāreņiem bērnam mūs nevar nodrošināt profesionāli, psiholoģiski pamatot pirmo dzīves gadu, ja, jo cilvēks strādā pa algu, viņiem mājiņu darbs, ja, viņi taču visu dara, katrs savādāk, līdz ar to tam bērnam ir haoss galvā, kam lai viņš piesaistās. Un arī, redz, tu ļoti interesanti tēma aizskār, jo redz, tur, kur ir, piemēram, pamestie bērni, ja, bet viņiem ir audžu vecāki jau no paša sākuma. Ja, man te vien arī ģimene zinām, ja, no 3,5 mēnešiem, man liekas, ka viņi tikuši klāt pie tā bērna. Jā. Un regulāri braukuši ciemos, regulāri viņu tur apčubinājuši, un kamēr tur tos dokumentus kārto, kamēr viņi var paņemt. Viņiem visiem ir tāds, kā saka, imprints, palicis, ja, tāds, ka viņš tā pamestības sajūta ir drausmīgi, lai gan viņš ir mīlēts, viņš ir čubināts, viņš ir, Jā, man ir klienti, kuri pēc dzimšanas ielika tajā stikla kastē, jā, pēc smagām dzemdībām, priekšlaicīgām. Tā ir smaga tēma terapijā. Jā, tā ir smaga tēma viņas attiecībās ar māti. Jā, faktiski mātes nav bijis. Tas bērns jau tādā brīdī tā māti pazaudēs. Nē. Jā, man kāds pāris bija situācijas, kad nācies konsultēt, kur nevis māte paliek ar bērnu, bet tēvs. Māte vien strādāja, mācās. Ja, un tēvs rītdienā ar to bērnu. Ja. Protams, 2 gadījumi tas nav daudz, tur nekāda zinātne neiznāks. Bet abos gadījumos tās ir meitenes, un viņām ir briesmīgas attiecības ar māti. Jā, tāpēc, ka atkal jau tas pats. Jā, bet redz, šeit mēs jau nonākam pie tā paša brīnuma, pie tās sievietes krūts. Mēs skatāmies svētbildes. Ja? Tur skats no malas. Tad dievmāte ar bērnu, ja? Sieviete ar bērnu. Tā tēma glezniecībā ļoti izplatīta, fotografija ļoti izplatīta. Ja? Tur vienmēr kaut ko var atrast. Ja? Tur vienmēr kaut kāds nianses. Tāpat redz tajā attīstības psiholoģijas pētījumos. Ja? Es pats esmu skaties tos video, kur stundām tu var skatīties, kas vienā istabā notiek starp māti un bērnu. Un šausmīgi interesanti. Es nezinu, tu esi skaties, ne? Es esmu, jā.
Tu vari aizrauties, zini. Un pašam tas šķiet brīnums, ka tas var būt tik interesants. Ne? Zini, man ir, pat cik es iesācu savu to medicīnas karjeru, faktiski pa sanitāru dzemdību nodaļā. Man vispār šķiet, ka tas ir kaut kāds, tas ir tāds brīnums. Ja? Man grūtniecis, man ir faktiski, es esmu tik daudz ar viņām laiku pavadījis kopā, tādā koncentrētā veidā, vēl tanīs laikos, kad vīrus nelaida klāt, ja? Ka viņām tur bija jāizcieš pašām. Es esmu sēdies uz gultas malām pļāpājis. Atved tādā ar lieliem ratiem, kā kukurīši sanumurēts. Kolosāls laiks bija, vai ne? Tāds kūnīgs, tur vienkārši es arī pēc tam praksēm, kā māsa bija, ja? Bērnu nodaļā. Es pats viņus tinis un pats viņus līdztanīs ratos un pats viņus tur šķirojas pa palātām. Ja? Jā, bet tev nebija krūts. Man nebija, jā, es nevarēju. Par ko es iesāku? Es esmu mēģis aizdomāties. Šito mēs zinām, kāds no malas izskatās. Mēs varam viegli stādīties priekšā arī, kā no mātes perspektīvas izskatās, ka viņai bērns ir pie krūts. Ja? Ka viņa ieslēdzās auklīšu valodu, viņa smaida, viņa mēģina izskatīties laimīga, priecīga, viņa kaut kā, kaut kas dabiski, bioloģiski nāk ārā, lai viņa to bērnu nomierinātu, viņš uztos labi un priecīgi. Ja? Bet maz kurš iedomājas, kā tas izskatās no bērnu viedokļa. Ja? Kā šī bilde izskatās no bērnu viedokļa. Un kad es sāku par to domāt, un tā ir mūsu pirmā pieredze, man tas šķiet ārkārtīgi interesanti, jo tas bērns, protams, 2 mēnešus viņš tur vēl nekoncentrē skatienu, bet kaut kāda migliņa tur ir, un arī pēc 2 mēnešiem, kad viss tā kā ir asāks, ja, tad viņš ņem krūti un pāri krūtī skatās mātes sejā. Ja, un tā ir viņa pirmā pieredze. Un tā ir pieredze, kur ir šīs bazālās drošības sajūtas pamatā. Ja, tad krūts un mātes seja. Sievietes krūts, sievietes seja. Nevis vīriešu krūts un vīriešu seja, bet sievietes. Jā, un bez bārdas, respektīvi. Jā. Un to es uzskatu par dievietes dzimšanu. Tad šī iemesla dēļ mēs sievietes izjūtam kā lielākas par vīriešiem, kā svarīgākas, kā cienījamākas, kā godājamākas, žēlojamākas, tādas, no kurām jābaidās un pret kuriem jābūt pieklājīgiem. Ja? Es domāju, ka tā ir tā pirmā pieredze, vai ne, kas bērnu ieved pasaulē un kas sievieti taisa par dievieti. Jā, bet teiksim, tās dievietes jau ar viņas ir atšķirīgas, teiksim, viena ir, teiksim, tā, ko es minēju, tās ekomāmas, kas ir mierīgas, plūstošas, teiksim, kā upe, un viņām tiešām viss ir skaisti. Un otra ir mūsu modernā meitene, kam tur 1000 visādi nebūšana, ja, un viņi trīcošām rokām, tad es domāju, tad tas piens ar tāds kāds ir, ja, teiksim, pilns stresa hormoniem, ja, un tur jau var tā bērnu uztvert, taču mainās, un kā tu domā, kas mainās vienā gadījumā, kas mainās otrā, un kā tas bērns uztver, teiksim, vienu mammu un otru, un kāda viņa sekas tālāk? Es tās trakās mammas īsti neesmu redzējis. Man ir 9 mazbērni, bet visi 3 meitas ir ļoti, kā tu saki, eko. Viņas tur ļoti daudz uzmanības pievērsuši tam, kas tur notiek. Bet droši vien, ka tā var būt problēma un tas ir viens no jautājumiem, ko es saviem klientiem uzdodu, nevienmēr, bet diezgan bieži. Kāds bija tas laiks, kad tu tiki barots? Kāds tavs pirmais dzīves gads? Ja, un tur ļoti interesants atbildes. Ja? Bet tas jau arī
ir jautājums, cik liela drošības sajūta tev ir bijis vajadzīga pārējā dzīves laikā. Nu jā, bet redz, atgriežoties pie tā jautājuma par krūti. Ja, es uzskatu, krūts ir centrālais dievietes orgāns. Ja, tad caur to ienāk tā dieviete. Un tas ir atkal viena lieta, kas ir sievietes krūts glezniecībā, fotogrāfijā. Ja, vai vīriešu krūts vispār kāds glezno vai fotografē? Nu, es neesmu redzējis. Ja? Tad, un kas ir tā pa sajūtu, kad mēs pieauguši cilvēki, kur ir amnezējuši tad šo te pirmo dzīves gadu, ka mēs skatāmies uz mākslas darbiem, jeb arī uz dzīvām personāžiem, dzīvām sievietēm ar krūtīm. Bija jau tas joks, ja, kad skatās uz krūtīm un saka, tev ir ļoti skaists acis. Ja. Nu, ir arī tāds joks, kad sievietes krūtis nomierina visu vecumu vīriešus. Nu, arī fakts. Ja, respektīvi, ko es gribu teikt? Vērojot sievietes krūtis, mēs regresējam. Mēs regresējam uz to bērnu vecumu. Ja, un tas vīriešiem notiek vieglāk. Sievietēm netik viegli, bet arī ir iespējams. Un tas mums ir vajadzīgs, tad, kad mēs dabūjam iekšā, ja, tad, kad mēs zaudējums ciešam. Bet tas jau vesels terapeitisks efekts iznāk. Tad, ja? Ja? Man liekas, ka pats galvenais ir saprast šo dievišķo nozīmi, ja, kas ir tāda sievietes ķermenim. Ja, tas nav tikai vienkārši orgāns, tā kā plecs vai roka, ja, plaukst. Tas ir kaut kas daudz vairāk. Ja, un arī seja, protams, sievietes seja, kāpēc viņi tik daudz tiek mākslā, teiksim, attēlot. Varbūt, ka tas ir vienkārši kaut kāds seksuāli interesi ziņu līmenī. Un šis ir tas moments, kur, tā teikt, lietu sačakarēja biedrs Freits, kurš izdomāja, ka zīdoņiem piemīt seksualitāti. Ja? Nu, tas, protams, ir no definīcijas atkarīgs, kas ir seksualitāte. Bet es uzskatu, ka tas ir kaut kas sakrāls, tas ir reliģisks rituāls, kas notiek starp bērnu un māti. Ja? Tad starp cilvēku un dievieti, kurš ir jāatkārto. Ja? Teiksim, skatoties uz sievietes krūti, vai viņa pieskaroties, vai viņa tur slavējot, vai fotografēt, vai gleznot, tie visi ir reliģiski rituāli, kur mēs atgriežamies šajās attiecībās. Ja, un kur mēs varam arī mitoloģiski izsakot, kas ir dieviete, ja, kādas ir dažādas dievietes izpausmes. Vai ne? Pa mākslas jau arī pieminēja. Ja? Bet tad jautājums tev, cik ilgi ir saglabājās šī dievieta sajūta? Tas ir līdz gadam, līdz 2, līdz 3, līdz 5? Visu mūžu. Visu mūžu? Es domāju, visu mūžu. Un līdz cik ilgi ir jābaro bērns? Tur es tiešām galīgi paļautos uz dievieti? Nē, uz profesionāļu pieredzi, bet tu man izvairīgi atbildi uz to jautājumu. Man liekas, ka 2 gadi ir pa daudz. Jā, bet redz, ir arī par to pašu dievieti, ja, teiksim, ir tie uzskati ir ļoti dažādi viņām pašām. Ja, un tā ir ļoti tāda smaga faktiski tēma brīžiem, kurā brīdī ņemt nost. Vai vispār ņemt nost, vai ļaut tam bērnam atteikties. Lai gan māma cieš no tā, ka viņai jau viss ir, kā saka, piegriezies, vai tomēr ļaut un mocīt to māmu? Ja, un kur ir atbilde? Jā, droši vien jau, ja mums būtu laiks, tad mēs varētu likt mammai uzņemt to filmiņu, video un 1 stundu paskatīties, kas tur notiek starp viņu un bērnu, tā kā istabā, no kuras nedrīkst iziet, kurā viņi pavada laiku kopā.
Droši vien, ka tur būtu atbildes. Un brīnumaini. Pārsteidzoši faktiski. Jā. Jautājums ir, kāpēc tas tā ir? Kāpēc 9 mēneši ne tikai barība jānodrošina, bet tad arī šī te drošības sajūta, kas nav mazāk svarīga kā barošana. Un atbildi ir, ka acīm redzot lielākā trauma mūsu dzīvē ir piedzimšana. Ja, ko mēs varam arī iedomāties, kas tam bērnam ir jāizcieš, ka viņš iet tiem dzemdību ceļiem cauri. Ja? Tad var teikt arī tā, ka krūts barošana ir dzemdību traumas ārstēšana. Ļoti interesanti. Šito teoriju pirmais attīstīja tāds Otto Ranks, bija Freida skolnieks. Es tam gan piekrītu. Ja? Viņam pirms 99 gadiem iznāca grāmata, kas tā arī saucās dzemdību trauma. Ir latviski tulkot, Šuvājovs ir iztulkojis, var izlasīt katrs. Būtībā šīs divas lietas, dzemdēšana, bet kopā grūtniecība un krūts barošana jau nostāda sievieti īpašā stāvoklī, ja? Ka viņi ir tā kā vispār vārti, caur kuriem mēs ienākam pasaulē. Un kas ir absolūti ekskluzīva pozīcija, ja? Kuras dēļ nav, nav pa maz sievieti nosaukt par dievieti. Un no šī viedokļa man tas šķiet drausmīgi pazemojoši. Ja? Ja tagad dievietē saka, vispār tev jāiemācās kaut kādu profesiju un jāiemācās naudu nopelnīt. Ja? Tev jāiet strādāt. Beidzot. Ja? Un kur, teiksim, vīriešiem teikts, jūs jau varat tik daudz nestrādāt, sieva var nopelnīt vairāk. Ja, priekš kam? Par visu var vienoties, vai ne? Jā, par visu var vienoties. Tu sieva pelni 2 reizes vairāk, tu tur arī kaut ko tur pieliec. Ja sievai vairāk jāstrādā, tu tur ratiņiem tur staigā, tur pudelītēm ņemies, jā. Visi ir ažgāni. Visi ir ažgāni.